Labvakar. Es esmu Jānis Aņevs, šis skolas absolvents, un es tagad esmu sarakstījis grāmatu, kas ir lielā mērā par Jelgavu un arī mazliet par šo skolu. Kopš aprakstījuši tiem grāmatas notikumiem ir pagājuši jau 19, 18 gadi. Skolā sen nav būts. Apmēram arī kāds 10 gadus vai vairāk nav būts skolā. Tā es nu pat esmu ienācis, un tas izstāsta gandrīz tāpat. Smaržo tieši tāpat. Nezinu, vai tā ir tāda. Man grūti pateikt, vai patīkam vai nepatīkam smarža, tas laikam grīdas vasks. Bet tādu es viņu atceros, jā. Kādas lielas izmaiņas nav redzams. Mēģinājums skaņa no mazās sporta zāles. Tas viss. Šeit pēkšņi tā smukā meitene grib teikt kaut ko satīvīgi. Kad es šeit biju, tad šī skola saucās Jelgavas 2. vidusskola, nebija valsts ģimnāzija. Mēs tāpat mācījāmies. Bet grāmatā aprakstītie notikumi šeit diezgan maz. Vairāk tur ārpusē, zaļumos, pilsētas. Pilsētas ielās, parkos. Bet skola parādās. Kaut kāda nozīme jau viņai, protams, bija. Grāmata vispār ir tā racionāli piesakot, tas ir par 90. gadu vidus pusauģiem, kas ir par jelgavniekiem 90. gadu vidus, kuriem tajā brīdī ir 14, 16 gadi. Tas ir tāds laiks, kad nekas apkārt nav saprotams, un arī par šiem grāmatas varoņiem nekas īsti nav saprotams, bet viņi ir droši vien kā jau pusauģi arī tagad, ir ļoti brīvi un nelaimīgi. Un viss viņiem ir atvērts, ka pamazām viņi pieaug un kaut ko no tā visi zaudē. Kāpēc es to rakstīju, tas droši vien ir kaut kāds mēģinājums tikt galā ar to jaunību agro, kas visiem velkas vēl līdzi un kas mūs visus ir izveidojis par tādām varbūt vairāk, visi tā paudze, kas tagad ir tāda ļoti aktīva Latvijā, 30 gadnieki. Visi jau nāk no tās 90. gadu savdabīgās kultūras, kur tagad sāk kā mazliet vairāk pieminēt. Visu laiku viņi ir bijusi tāda noklusēta diezgan, jo šķiet, ka ir diezgan skaidrs priekšstats par to, kas bija tur 60. gados, 70. un 80. ir, un par visiem padomu laikiem mums ir skaidrs priekšstats. Tagad par jaunāko paudzi, kas tur, kuriem atvērs visa pasaule, bet tur tie 90. pa vidu, tas juka laiks bija tāda, ka mazliet tāda izkritusi no uzmanības. Tāpēc, ka viņi tik savā ziņā arī ļoti neskaidri, bet tagad jau ar vien vairāk tam uzmanību pievērš, laikam jau tie pusauģi ir izauguši un viņiem parādās varbūt kaut kāds brīvāks laiks, kaut ko izteikties, tad mēs sākam par to stāstīt, un tas tāds varbūt pēdējais brīdis, pirms mēs to būsim pavisam aizmirsuši. No otras puses, varbūt tā pusauģu dzīve, es pieļauju, necik neatšķiras no tiem, kas tagad te mācās. Par to grūti runāt, es viņas nepazīstu, bet varbūt tagad viņiem viss ir daudz vairāk skaidrs un varbūt tagad ir kaut kāda lielāka virzība uz karjeru, bet varbūt arī nav, es to tiešām nezinu. Es ceru, ka patiks arī tiem, kam tagad ir 15, 16 gadu un kas neinteresējas tikai par mācībām. Jā, nezinu, droši vien vairāk būs intervijā kaut kādā drukātā veidā. Vieglāk droši vien būs runāt tā bez kameras, un to tad lasiet Jelgavas vēstnesī.